Amerikas Savienotajās valstīs, šķērsojot vienu apgabala robežu, statistiski var zaudēt 10 gadus no paredzamā dzīves ilguma. Dažos apgabalos vidējais cilvēks nomirst, nesasniedzot pat 68 gadus, kas ir zemāk nekā dažās subsahāras Āfrikas daļās. Un atšķirība starp dzīvi un nāvi bieži vien ir atkarīga no viena faktora – cik tālu jūs atrodaties no slimnīcas. Smagi stāvoklī esoša grūtniece cenšas elpot automašīnas aizmugurējā sēdeklī. Viņas dzemdību termiņš bija paredzēts pēc 4 dienām. Tā vietā viņa nomirst šīs automašīnas aizmugurē, tikai 3 minūšu attālumā no slimnīcas. Tam nevajadzēja notikt. Jūs negaidīt ko tādu nevienā vietā, kur darbojas veselības aprūpes sistēma. Bet šī sieviete bija no Humphrey apgabala Mississippi, apgabala, kur medicīniskais padoms ir braukt kā trakam. Šādi izskatās slimnīcu trūkums Amerikas Savienotajās valstīs. Amerikāņi tērē vismaz 2 reizes vairāk uz vienu cilvēku veselības aprūpei nekā gandrīz visas citas augstienākuma demokrātijas. Tas ir fakts. Bet neskatoties uz visiem šiem lielajiem izdevumiem, ASV atrodas gandrīz pašā šo pašu valstu saraksta apakšā, kad runa ir par kopējiem veselības rādītājiem. Vairāk naudas nozīmē sliktāku veselību, bet šis nav stāsts par visu valsti. Ne visi amerikāņi piedzimst vienlīdzīgi. Vietai ir nozīme. Veselības problēma Amerikā nav ierobežota tikai ar rajoniem. Tas attiecas uz veselām štatiem. Bet, ja paskatāmies tuvāk, tas attiecas arī uz apgabaliem. Apgabaliem, kuros statistiskie veselības dati ir salīdzināmi ar dažām no nabadzīgākajām valstīm pasaulē. Starp štatiem jūs varat redzēt 10 gadu atšķirību paredzamajā dzīves ilgumā. Pārbraucot no Mississippi uz Tennessee vai no Rietumvirģīnijas uz Virģīniju, dažu jūdžu attālumā statistiskā atšķirība paredzamajā dzīves ilgumā var sasniegt veselu 10 gadi. Robeža pilnībā maina iznākumu. Piemēram, ja esi dzimis Massachusettsā, Connecticutā vai Ņujorkā, visticamāk nodzīvos līdz apmēram 79 gadiem vai pat ilgāk. Ja esi dzimis Mississippi, Rietumvirģīnijā vai Alabamā, iespējams nesasniegsi pat 71 gadu, un dažos apgabalos šī atšķirība neapstājas pie 10 gadiem. Tā dubultojas, tā trīskāršojas. Un tas neatiecas tikai uz dažiem cilvēkiem. Miljoniem amerikāņi var sagaidīt salīdzinoši īsu mūžu, un šeit sistēma pārstāja darboties. Dati norāda uz 3 konkrētiem epicentriem, kur sistēma jau ir pilnībā apstājusies. Pemeskotas apgabals, Missouri, Makdovelas apgabals, Rietumvirģīnija un Humphreys apgabals, Mississippi. Tu viņus nepazīsti, bet ja tu būtu tur dzimis, tie noteiktu, cik ilgi tu dzīvosi. Amerikā tavs pasta indeks ir viens no spēcīgākajiem rādītājiem tam, cik ilgi tu dzīvos. Tas ir spēcīgāks par taviem gēniem, spēcīgāks par tavu dzīvesveidu un daudzos gadījumos spēcīgāks nekā tavs ienākumu līmenis. Dati rāda, ka ja tu esi dzimis Pemiskotas apgabalā, Misūri štatā, pastāv ļoti liela iespēja, ka tu nesagaidīsi savus 80 gadus. Statistiski tā ir ļoti augsta varbūtība, ka tu būsi miris daudzus gadus agrāk, jo vidējais dzīves ilgums tur ir tikai 67,4 gadi. Šobrīd šajā apgabalā, kas atrodas Bībeles joslā, dzīvo gandrīz 15,700 cilvēku. Agrāk to bija daudz vairāk, bet gadu gaitā cilvēki ir pārcēlušies prom. Viens no iemesliem ir nabadzība. Ar vidējo ienākumu uz vienu iedzīvotāju tikai $26,000 apmērā, tas ir viens no nabadzīgākajiem apgabaliem ASV. Un tas ir arī viena no sliktākajām vietām, kur saņemt veselības aprūpi. Vienīgā slimnīca šeit jau gadiem ilgi ir uz slēgšanas robežas. Ja tā tiks slēgta, tuvākās neatliekamās palīdzības nodaļas būs 20 līdz 50 jūdžu attālumā, un medicīniskās ārkārtas situācijās kavēšanās nogalina. Sirdslēkme, stipra asiņošana, pārdozēšana, sepse. Viss ir izdzīvojams, ja ārstē saulaicīgi. Ja nē, tas ir nāvējoši. Un, ja jums ir hroniska slimība, regulāras ārstēšanas saņemšana var būt sarežģīta. Pacientu un primārās aprūpes ārstu attiecība ir 2500 pret 1, kas ir gandrīz 2 reizes vairāk nekā ASV vidēji. Vairāk nekā 80% ASV ārstu strādā pilsētu teritorijās, un šī ģeogrāfiskā koncentrācija atspoguļo slimnīcu slēgšanas karti, atstājot lielus lauku reģionus bez pietiekamas medicīniskās aprūpes. Un Pemiskota nebūtu nav vissliktākā. Visā Mississippi deltas reģionā medicīniskās palīdzības saņemšana var būt ļoti sarežģīta. Ja jūs piedzimstat Humphrey apgabalā, paredzamais dzīves ilgums ir tikai 67,2 gadi. 2013. gadā vienīgā apgabala slimnīca tika slēgta.
Nav neatliekamās palīdzības nodaļas, nav rezerves iespēju. Ja kaut kas notiek, tagad jums nāksies steigties pāri Deltas lauksaimniecības zemēm uz tuvāko slimnīcu, kas atrodas aptuveni 25 līdz 45 minūšu attālumā. Un šī tendence ar to vēl nebeidzas. McDowells apgabals Rietumvirģīnijā zaudēja savu ogļu industriju un nekad neatguvās. 17,000 cilvēku palika vietā, kur sabruka ekonomika un līdz ar to arī veselības aprūpes sistēma. Dzīves ilgums šeit ir ap 65 gadiem, kas ir zemāks nekā dažās attīstības valstīs. Veselības rādītāji šeit ir ārkārtīgi slikti. Tā nav tikai narkotiku problēma, bet arī aptaukošanās, garīgās veselības traucējumi, uztura trūkumi un hroniskas slimības. Šiem cilvēkiem nepieciešama ārstēšanās slimnīcā, kad viņi saslimst. Viņiem ir nepieciešami ārsti, kas viņus vadītu, taču viņu vienīgā izvēle, Velčas kopienas slimnīca, tiek ziņots, ka ir nopietni apdraudēta pēc tam, kad 2024. gadā izgāzās plānotā glābšanas pārņemšana. Apgabalā nav neviena ginekologa dzemdību speciālista. Sievietes brauc vairāk nekā stundu, lai dzemdētu. Šis modelis atkārtojas visā ģeogrāfiskajā lokā, kas stiepjas no Mississippi deltas caur centrālo Apalaču reģionu. Koridorā, kur dzīves ilguma kartes gandrīz pilnībā sakrīt ar slimnīcu slēgšanas kartēm. Tas pats attiecas uz miljoniem cilvēku, kas izkaisīti visos ASV dienvidu lauku reģionos, un kuri tagad saskaras ar nākotni, kur viņu vienīgā vietējā slimnīca atrodas uz izzušanas robežas. Visās Amerikas Savienotajās valstīs ir tikai aptuveni 2000 lauku slimnīcu. Tas nozīmē, ka gandrīz trešdaļa sistēmas jau ir zudusi vai atrodas uz sabrukuma robežas. Īpaši Mississippi deltā, centrālajā Apalaču reģionā, Teksasas pierobežā un lielās līdzenuma daļās. Un, kad tās tiek slēgtas, šokējoši zemais paredzamais dzīves ilgums lauku dienvidos visticamāk kļūs vēl zemāks. Kad slimnīca tiek slēgta, tas nav tikai ēkas zaudējums. Tas nozīmē arī zaudēt laiku. Tas nozīmē zaudētas izredzes izdzīvot. Alabamas Clarkas apgabalā Thomasvillas reģionālais medicīnas centrs tika atvērts 2020. gadā. Apgabala iedzīvotāji jutās atviegloti, ka viņiem ir tas, ko mēdīji sauca par modernāko aprīkojumu. Taču līdz 2024. gadam slimnīca tika slēgta. Pašlaik Clarkas apgabalā, ja pacientiem ir smaga trauma, kam nepieciešama neatliekama palīdzība, viņiem jābrauc 90 minūtes līdz Mobīlas pilsētai. Šis ilgais gaidīšanas laiks var nozīmēt kārstējams veselības problēmas, pārvēršas par pastāvīgiem bojājumiem, vai kāds bez vajadzības mirst. Tur, kur paredzamais dzīves ilgums ir zems, gandrīz vienmēr ir nabadzība. Un, kad ir nabadzība, daudzi cilvēki izmanto Medicare. 2,6 miljoni Medicare ķirurģisko pacientu lauku apvidos vidēji ceļoja stundu, lai tikai nokļūtu līdz medicīniskajai palīdzībai. Un tiek uzskatīts, ka trešdaļai visu amerikāņu tagad nav pieejama savlaicīga un finansiāli pieejama ķirurģiskā palīdzība. Alabamā, štatā, kurā ir viens no zemākajiem dzīves ilgumiem apgabalos, 23 lauku slimnīcas, aptuveni puse no štata lauku slimnīcām, ir uz robežas, ka tās varētu tikt slēgtas. Ja uzliek 2024. gada likumdošanas kārti uz šo slimnīcu slēgšanu, parādās jauna krīze. Saskaņā ar šo ierosināto likumprojektu Medicaid izdevumi nākamās 10 gadus laikā varētu tikt samazināti par vairāk nekā $100 miljardiem, un lauku apvidi visticamāk cietīs visvairāk. Ja Kongress samazinās federālo līdzfinansējumu likmi, tas nozīmē, ka federālā valdība maksās mazāk, un štatiem nāksies sekt starpību. Un daži to nespēs samaksāt. Kad 2010. gadā tika ieviests pieejamās aprūpes likums, daži štati atteicās paplašināt Medicaid programmu. Pamatojums bija tāds, ka vairāk cilvēku ar privātu apdrošināšanu nozīmētu mazāku slogu štata budžetam. Neatkarīgi no tā, vai šiem štatiem bija taisnība vai nē, rezultāts bija vienāds. Miljoniem cilvēku palika bez apdrošināšanas tieši tajās valsts daļās, kur tā bija visvairāk nepieciešama. Taču arī pārējie štati, kas paplašināja Medicaid programmu, tagad saskaras ar samazinājumiem, kas varētu atņemt cilvēkiem apdrošināšanu. Arī tas nav nejaušība. Tā ir politiska izvēle, kas slēpjas aiz ģeogrāfiskas maskas. Rezultātā miljoniem amerikāņu varētu zaudēt veselības apdrošināšanu, un līdz 2034. gadam šis skaits varētu sasniegt 16 miljonus. Šī ir valsts, kurā miljoniem cilvēku jau tagad paredzamais dzīves ilgums ir zemāks nekā dažās no nabadzīgākajām vietām uz zemes. Lauku slimnīcas vienkārši nav ienesīgas. Tas tiešām ir tik vienkārši. Tās lielā mērā paļaujas uz Medicaid un Medicare programmām, un šie atlīdzinājumi bieži vien nesadz izmaksas, tāpēc tās cieš zaudējumus. Tās vai nu aizver durvis, vai arī tās iegādājas lielākas veselības aprūpes sistēmas.
Uz papīra tas var izskatīties kā glābšanas pakete, bet praksē tā ir konsolidācija. Un tas nozīmē samazināt to, kas nenes peļņu. Tātad lauku slimnīcas tiek slēgtas. Dabiski, sabrukums seko naudai. Mississippi laukos kāda sieviete guļ uz grīdas. Viņa neelpo. Ap viņas roku ir apsieta josta. Uz grīdas blakus viņai ir izmesta hipodermiskā adata. Tuvākā slimnīca atrodas vairāk nekā stundas brauciena attālumā pa garu lauku ceļu. Ātrā palīdzība ieradīsies tik ātri, cik spēs, bet brigāde, brīvprātīgie un nepilnas slodzes neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki ir jūdžu attālumā. Ārkārtas zvana operators pa telefonu skaidro vīram, kā veikt krūškurvi kompresijas. Paiet 3 stundas, līdz ierodas ātrā palīdzība. Kad viņa nonāk slimnīcā, viņai jau ir bijis insults. Aizsprostojums ir bijis pietiekami ilgi, lai miljoniem smadzeņu šūnu jau būtu mirušas. Nekas. Viņa joprojām nekustas, neelpo, un tad kaut kas. Ieelpa, sejas raustīšanās. Viņa ir dzīva, bet tikko. Jūs apgāžat viņu uz sāniem, nodrošināt, lai elpceļi būtu brīvi, vērojat, kā viņas krūtis ar grūtībām ceļas un krīt, bet kaut kas šeit nav pareizi. To ir grūti izskaidrot, bet viņas seja izskatās dīvaina, nolaidusies, vāja. Insulta joslas apgabalos mirstība no insulta ir par 40% augstāka uz 100 000 iedzīvotāju nekā vidēji valstī. Gandrīz pilnībā tāpēc, ka attālumi ir lieli. Lauku insulta joslas apgabalos vidējais ātrās palīdzības transportēšanas laiks pārsniedz 45 minūtes, kas ir 3 reizes vairāk nekā pilsētās. Disizolētākajos reģionos 3 stundu brauciens uz specializētu insulta centru nav izņēmums. Tā ir realitāte. Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki sievietei uzliek skābekļa masku, pārbauda viņas dzīvības rādītājus un, kamēr viņi uzliek uz nestuvēm, uzdod jums jautājumus. Ātrās palīdzības mašīnas aizmugurē viņi pieslēdz viņu monitoram. Elektrokardiogramma izdrukājas uz papīra strēmelis. Viņi nevar pateikt, kas tieši nav kārtībā, bet izskatās slikti. Vietējā veselības klīnika var viņu stabilizēt. Stabilizēt viņu var, bet viņai pēc iespējas ātrāk jānonāk galvenajā slimnīcā. Tā ir vēl 1 stunda ceļā. Viņa izdzīvo un ir stabila, bet tas ir tikai sākums. Datortomogrāfijas izmeklējumi rāda, ka viņai ir bijis insults. Magnētiskās rezonanses attēlu veidošana rāda nosprostojumu. Viņai būs nepieciešami medikamenti, novērošana, rehabilitācija. Paiet dienas, nedēļas, viņai ir atmiņas problēmas, nogurums, vājums vienā ķermeņa pusē. Zāles un rehabilitācija palīdzēs, bet nav garantijas, ka viņi jebkad pilnībā atveseļosies. Un tas jau kļūs dārgi. Viņa nonāk apdrošināšanas seguma robā. Rēķins jāapmaksā viņai pašai. Jau tikai brauciens ar ātro palīdzību maksāja vairāk nekā $1000. Apmeklējumi neatliekamās palīdzības nodaļā, izmeklējumi, gulta, zāles – tas viss ir vēl 10 000. Un tagad rehabilitācija, kas viņai būs nepieciešama, fizikālā terapija, atkārtotās vizītes, tas viss maksā vairāk nekā viņa jebkad varētu nopelnīt. Īpaši tagad, kad viņai galvā ir migla un grūtības koncentrēties. Ārsts teica, ka ja viņa būtu nokļuvusi slimnīcā ātrāk, tas varētu būt mainījis situāciju. Lauku apvidos, kas atrodas insulta joslā, vidējais ātrās palīdzības transportēšanas laiks pārsniedz 45 minūtes. Atkal, tas ir 3 reizes vairāk nekā pilsētās. Un insulta gadījumā laiks ir ļoti svarīgs. Katru minūti bez ārstēšanas tiek zaudētas aptuveni 1,9 miljoni smadzeņu šūnu. Tas atspoguļo realitāti daudziem cilvēkiem lauku apvidos Amerikā. Mississippi atrodas tā dēvētajā insulta joslā, kopā ar vairākiem citiem štatiem ASV dienvidaustrumos. To visu tieši vai netieši izraisa zems sociāla-ekonomiskais status, slikta uztura kvalitāte, aptaukošanās un hipertensija. Un, ja ir grūti piekļūt veselības aprūpei, nelielas problēmas var ātri pārvērsties lielās. Ja cilvēkiem būtu pieejama primārā aprūpe, nevis viņi paļautos uz dārgu neatliekamo medicīnu, kad situācija jau ir slikta, iespējams viņi nemaz tik smagi nesaslimtu. Šajā pašreizējā ārstēšanas, nevis profilakses sistēmā uzvar apdrošināšanas kompānijas, uzvar farmācijas uzņēmumi, bet cilvēki zaudē. Profilakse varētu atrisināt tik daudz Amerikas veselības krīzes problēmu, tik daudzas dzīvības varētu tikt izglābtas pirms cilvēku dzīves vispār sāktu sabrukt. Lieta ir tāda, ka Amerikā veselības aprūpe nav tikai aprūpe. Tās ir stimulu sistēmas, lobēšana, vara, kas nosaka, kam tiek piešķirta prioritāte un kas tiek ignorēts. Un šajā sistēmā visu izšķir nauda un peļņas rādītāji. Rezultāts kļūst gandrīz nepanesams, ja par to padomā pietiekami ilgi.
Cilvēki mirst priekšlaicīgi no lietām, kuras vajadzēja novērst, slimībām, kuras vajadzēja atklāt, dzīvībām, kuras vajadzēja aizsargāt, bet tas netika izdarīts. Pat ar vismodernākajām medicīnas tehnoloģijām pasaulē sistēma joprojām pieviļ tajā esošos cilvēkus. Vieta, kurā esi dzimis, nedrīkstētu noteikt, cik ilgi tu dzīvo, bet miljoniem cilvēku tā tas ir. Mums vismaz ir pārliecība, ka dzīvojot augsti attīstītā valstī, tā tam nevajadzētu būt. Prognozes liecina, ka līdz 2030 gadam varētu tikt slēgtas vēl līdz pat 700 lauku slimnīcām. Jau tagad Mississippi un Rietumvirģīnijas apgabalos nav neviena praktizējoša ārsta, neviena paša. Karte ne tikai pasliktinās. Dažās vietās tā jau ir tukša. Grūtniece, kura nomira 3 minūšu attālumā no slimnīcas, ir piemērs tam, kā ASV ģeogrāfija viņu pievīla. Visvairāk satraucošais ir tas, cik viegli mēs varam dzīvot sistēmā, kas izlēmj, kam būs vairāk laika un kam nebūs. Paldies, ka šodien pievienojāties man. Ceru, ka jums patika video. Ja vēlaties redzēt vairāk šādu video, lūdzu apsveriet iespēju abonēt un ieslēgt paziņojumus. Tas tiešām daudz ko maina. Vēlreiz paldies un tiekamies nākamreiz raidījumā Mapack.